varbūt arī tās diskusijas par ceļiem centies personalizēt. Jo kamēr mēs runājam abstrakti par to, ka ceļiem vajag vairāk finansējumu, ceļiem pietrūkst finansējums, saucam skaitļus, kas normālai sabiedrībai, liekas, prātam neaptveram. Un tie cipari un projekti, kas ir prātam neatverami un nesaistīti ar konkrētām vietām, ar konkrētiem cilvēkiem, parasti paliek arī nerealizēti. Kuru šīs puses ļaudis gaidījuši gadiem ilgi. Un tagad mēs redzam sakārtotu ceļa infrastruktūru, apmierinātus ceļa lietotājus, kuri var droši pārvietoties. Un nu jau pat aizdejot no vecumnieku centra caur Beibežiem uz Misu līdz pašai Iecavai. Un nav jābrien dubļi un jādomā par bedrēm. Un es novēlu, lai jaunais ceļš godam veic savu misiju, savienojot gan ciematus, gan arī cilvēkus. Labdien novadvadībai, Latvijas valsts ceļiem un būvētājiem un visi, kas ir piedalījušies, lai mēs šeit šodien varētu būt. Es vienmēr esmu teicis, ka ceļi ir asinsrite sabiedrībai, valstī, un katrs cilvēks vienmēr ir teicis, ka ceļi ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs pamostamies no rīta un dodamies savās gaitās uz skolu, uz darba vietām, uz veikalu, uz ārstniecības iestādēm, visur. Un ceļi ir tie, ko mēs izjūtam. Un šeit mums ir daudzas iestrādes ar Latvijas valsts ceļiem, un man ļoti patiesi prieks par to, ka mūsu šis mērķis ir vienāds vai līdzīgs, kad visi ciemi ir jāsavieno ar asfaltētu segumu. Tas ir ļoti svarīgi mūsu iedzīvotājiem. Mēs ļoti visi cīnamies par demogrāfiju, mēs cīnamies par pamestajām ēkām, par pamestajiem ciemiem. Ir divkārši prieks gan kā vecumnieku iedzīvotājiem, gan kā Sijavjanovu pārstāvjiem būt šeit un teikt paldies vārdus valsts ceļiem un pašvaldībai, Bauskas novada pašvaldībai. Mēs kā tiešā rokas uz pulsa turētāji, es varu pateikt to, ka šis ceļš no tikai pienesums vecumnieku pagastu iedzīvotājiem, bet arī tuvāko pagastu no vecumnieku apvienības pārvaldes iedzīvotājiem, gan Stelpes, pat Bārbalas, jo dažkārt mēs izvēlamies labāk izbraukt kādu līkumiņu pa labāku ceļu nekā braukt pa izšķīdušiem un grants ceļiem. Protams, vislielākais ieguvums ir tieši Misas iedzīvotājiem, kas šo ceļu gaidīja jau vairākus 10 gadus.